Sākam? Sākam. Čau, Santa. Čau, Džem, kā vasara? Ļoti labi. Es esmu ļoti laimīga. Es esmu atpakaļ uz savas vespas. Es ar viņu varu braukāt un tā kā riktīgi būt laimīga. Un vēl man ir tā mana mašīna, ja? Es nezinu, kā tu... Turbūt var noraksturot mūsu klausītājiem, kas ir tas, ko tu domā ar to savu mašīnu. Jo es īstenībā īsti nesaprotu, kas tas ir. Jā, tam ir 4 riteņi un jumts. Bet vai tā ir mašīna, jo man izstāsta nedaudz pēc tā kā tā, izmēra ziņā, man liekas, ka tavs automobīlis ir tā kā tas mazais vienas ģimenes zaļais konteiners, ko tu privāti paņem. Tātad, ja mūs klausās kādas dāmas vai kādi kungi, kuriem nav autovadīšanas tiesību, kuru man, piemēram, nav, lai gan es esmu pieaugusi sieviete, feministe, ja? Tātad man nekad nav izdevies tās nolikt, jo vienmēr vai nu beidzās nauda, jo tas ir par dārgu, vai arī man nauda ir, bet nav laika pabeigt. Un tādēļ es tā kā nekad līdz šim neesmu nonākusi. Un tad es vienā brīdī sapratu, ka baigi augstais pavasaris un rudens es to roller sezonu nevaru tik ātri atklāt. Man vajag kaut ko tādu, kam ir jums. Rīgas satiksmē tu esi nedaudz par bagātu. Jā, tieši tā, vai ne? Es taču neiešu ar tā kā šitiem te darba ļaudīm braukāt. Trolēbusā, jā. Un arī velosipēdam, tu esi pārāk par augstdzimušu. Jā. Es braukāju ar velosipēdu, es tā nabadu. Nē, es parasti arī rudenī vienmēr braukāju ar velosipēdu, bet man jau bija tas, ka man bija jābrauc uz citu pilsētu, un līdz ar to man tur bija tādi visādi izaicinājumi, kā tikt līdz vilcienam vai līdz autobusu pieturē, un es riktīgi biju izbisīsies. Un, Āgenskalnā, starp citu, atšķirībā no centra, ielas baigi netīra, ja? Tur vienkārši dažreiz izbrauc tā kā no savas migas ārā, un es saprotu, ka es nevaru ar riteni nekur braukt, tāpēc, ka vienkārši ir, bezceres ledus un sniegs. Padusēm, jā. Jā. Tā, un tad es ieraudzīju tā kā kaut kādus sīkos braukājot ar tām mašīnām, Aiksam, nezinu, kā to pareizi sauc, tas ir franču mašīnas. Viņi skaitās kā rollers uz 4 riteņiem. Tas ir rollers cilvēkiem ar sliktu līdzsvaru sajūtu. un pārāk daudz naudas, jo rollers maksā ievērojami lētāk. Un tad es domāju, ka es šādu varētu nopirkt, jo manai meitai jau ir, abām meitām īstenībā ir pietiekams vecums, lai es varētu nolikt tiesības un arī tādu braukāt. Un kurš tad varētu vēl labāk māmuļu savākt pēc vīna dzeršanas, ja ne bērniņš, vai ne? Pēc sporta nodarbība. Pēc sporta, es atvainojos, jā, meditācijām. Kā tev šī vasara tādā sporta un aktīvā dzīvesveida ziņā? Ļoti slikti. Parasti īstenībā man ir labāk. Es kaut ko sāku darīt, bet es tā arī neesmu neko sākus darīt šos. Es skrienu, Aha. bet tad vai es nokrītu bārā un sasitu cel tā, ka es nedēļu nevaru skriet. Vai arī es nokrītu bārā, pārnestā nozīmē iekrītu dzērienā un atkal nevaru kādu dienu skriet. Un man gribētu domāt, ka es esmu hibrīda atlēts, bet man liekas, hibrīda atlēts, ok, šis skan labi, jā. Jā, bet šobrīd velk uz to, ka es esmu vienkārši žūpa un slīņķa. Žūpa un slīņķa. Oh my God, jā. Bet es, karoči, nopirku to mašīnu un esmu ļoti laimīga, ļoti iesaku. Cik viņa maksāja? Viņa maksāja kaut kādus 12,000. Bagātā. Jā, bet tas ir elektroauto. Es viņu varu norozēt, pielādēt 2 stundās, un es varu braukāt praktiski nedēļu par Rīgu. Es šobrīd galvā dungoju athodī brīnumzemē dziesmu bagātā kuņa. Jā. Un ir 2 vietas, un no ārpus viņi izstāsta vispār totāli legit. Kamēr tu iekāp iekšā? Man liekas, viņi visi saka ļoti stilīgi. Viņi izstāsta smuki, bet viņi izstāsta pēc rotaļu mašīnas. Tas varētu būt smarts, jā? Tipa no tās ģimenes viņa ir, jā. Jā. Kaut kas kroplīgs viņā ir. Viņa aizņem tieši 0,5 stāvvietas. Viņi izstāsta nedaudz pēc kaut kāda tāda dīvaina, tā kā, ka tam neglītākajam pasaules Fiatam kopā ar kaut kādu Opeli ir radies bēbītis. Tas ir tas viņa bērndārznieks. Viņš iet Montessori dārziņā. Viņš iet Valdorf dārziņā. Viņš iet Valdorf dārziņā. Tas ir pilnīgi noteikti. Tās ir, bet man liekas, ka tu te kaut kādas sakāli tās liberāstu kaut kādas vērtības, liberāstu vērtības bīdi, un mums vajadzētu atgriezties tur, kur mēs esam. Tāpēc es esmu tev atnesusi sievieti. Mēs esam sieviešu podcasts, vai ne? Tieši tā. Mūsu autori sievietes. Mums vajadzētu slavēt sievietes. Vajadzētu. Bet šī nebūs šī epizode. Jo
Vai tu esi dzirdējis par tādu dāmu kā Vija Beinerta? Jā. Izstāst, ko tu par viņu vispār īsumā zini? Nu tā, uz ātri padomājot, kas tev nāk prātā par Viju? Viņa tad kā tipa žurnāliste, publiciste ar ļoti konservatīviem uzskatiem, ļoti iestājusies ir par konservatīvajām vērtībām, tradicionālajām ģimenēm, pret gejiem, pret nekristību, viņas tajā izpratnē. Un, kas man ļoti patīk par Viju Beinertu, es nezinu, vai kā, lūdzu, atrakstiet mums, vai jūs kāds viņā esat redzējuši dzīvē, jo viņa ir dzimusi 54. gadā, viņai ir praktiski tikai viena bilde, ja jūs iesiet literatūra LV, Vija Beinerta. Viņai ir tāda viena bilde, kur viņa ir tāda kraukšķīga, blonda. Tieši šī pati fucking bilde, kas uz grāmatas vāka, es esmu redzējis tikai vienā bildē, Vija Beinerta, un man ir daudz jautājumu, kā viņa izskatās. Paldies. Jo tā bilde ir 20 gadus jau internetā. Tātad. Es ļoti ceru, ka kāds no Baltikas mūs klausās un par šo manu darbu atsūtīs man jūsu jauno smuko jubilejas maisiņu. Jā, starp citu, es esmu ļoti sāpināta. Es vienkārši, kāpēc mēs nedabūjām maisiņu? Es gribu to maisiņu. Jā, es viņam arī sūtos 10 eiro. Mums vajag. Jā, mums vajag to maisiņu. Bet, lūk, es ceru, ka tagad viņi novērtēs man nenormāli smago darbu. Es aizsūtīšu viņiem visiem uz redakciju šo fragmentu. Un es tajā brīdī, kad es runāju par to, ko es daru, un es kaut kur Instagramā iemetu, ka es lasu šo grāmatu, man viena draudzene uzrakstīja, ka vispār es nesaprotu, kurš viņu ir arī to pašu, ka neviens viņu nav redzējis dzīvē, viņai ir šīta bilde, un es arī kļuvu ieinteresēta. Vispār Vijai Beinertei ir vairākas grāmatas, bet mēs runāsim tieši par viņas pēdējo dišpārdokli, mans konservatīvais kompas, kuru es iegādājos. Mans ceļš. Kuru es iegādājos veikalā Otrā elpa zem sava mājokļa kopā ar Kaspar Kambals grāmatu, tā kā jūs jau varat nojaust, par ko būs kāda no mūsu nākošajām epizodēm. Sagaidīju atlaižu dienu, jo pa pilnu cenu es negribēju pirkt Otrā elpa. Sākotnēji par šo grāmatu gribēju 10 eiro, bet tad bija pārsvītrojuši pašu cenu. Un beigās viņu laikam nopirku par 4 eiro, jo viņi jau bija samazinājuši cenu, un tad viņi vēlreiz samazināja cenu. Tā kā laikam Vijai nebija pārāk daudz gribētāju tajās zaļo do-it-yourself frīku aprindās. Bet atpakaļ uz takas. Jābeidz pļāpāt. Tātad, Vijas Beinerts, tur arī man draudzene uzrakstīja, un tad es arī, protams, es tur veicu Google search par viņu vispār, un es arī atradu vecu. Rebalti tagad. Lepojas ar tevi, ar tavu augsto investigative journalism skillu. Jā, es gribu. Jā. Google search aizgāja tālāk par 3. lapu. Paskrolēja garām AI summary. Tas jau mūsdienās tas jau ir daudz. Tas ir daudz un pēdi ierakstiem. Bet es paskatījos viņas tiešām Google search bildes, un tiešām visur figurē, es teiktu, ne jau viena bilde, bet ļoti līdzīgas bildes, stilistiski līdzīgas. Tad es arī atvēru Twitteri, un tur arī izsaka ex-vienotības Dmitrijs, ko viņi izmet ārā. Viņš arī jautā 2021. gadā par to, kad vai Viju kāds ir redzējis. Es aizskrolēju viņas Facebookā un noskaidroju, ka šīs te bildes visticamāk ir no fotosesijas ap 2012. 2013. gadu. Tātad viņas ir šobrīd, kad 13 gadus vecs. Ja? Tas ir tas, ko es noskaidroju viņas Facebookā. Turpat es arī noskaidroju, ka pirms pilnmēroga iebrukuma Ukrainā viņai arī patikās laiku pa laikam tomēr šērot kādus domu graudus krieviski. Jo viņi mums tādi patrioti. Jā. Bet tad es devos meklēt, kā tad viņi izskatās. Jo to fotos es izredzēju, un viņi visu laiku tiešām viņu rejūzo, un arī tajā Latvijas avīzē viņu rejūzo, un vēl kaut kur viņu rejūzo, un ir tas matus ar... Un bildi ir labi. Jāatzīst, jā. Ne. Tur viss ir arī, turklāt, es nevaru saprast, vai tas ir agrīnais Photoshops vai dzīve. Klau. Un arī tā bilde, un tagad es tev varu pačukstēt, tā bilde ir editēta, bet ne tik smagi kā internets, jo internets arī tur aiziet zem tādu Dmitrija ierakstu par to, ka tur viss ir aizfotoshopēts, un viņi vispār tā neizskatās, un kaut kas tam līdzīgs. Muļķības, jo Santa ir vēl gudrāka. Viņa māka atvērt www.youtube.com un viņa liek iekšā Vija Beinerta, un kas tur ir 2 mēnešus veca maijā notikusi diskusija asociācija ģimene par ģimeniskajām vērtībām. Un viņai ir laikam 70 plus gadi, un viņa patiešām izskatās labi.
nu, tu tagad neslēdz lūdzu skaņu, bet viņi tiešām izskatās. Viņi izskatās rīktīgi labi. Nu, tā kā... Bet es zinu, kāpēc. Vai tu gribi, lai es tev izstāstu? Nu, jo viņi dzer mazu geju asinis. Nu, TVNet ir raksts viņas Beinertes skaistuma recepte, kas ir kolabs ar L'Officiel Latvija 12. gads. Un tur viņa saka, tur ir tā kā tāda viņas skaistuma noslēpums. Un tā tad lietas, ko viņa... Klausies, kā tas skaitās noslēpums, ja viņi to nodrukā TVNet. Tātad, dažkārt, 3 manas lielās atkarības ir pircis, skrituļslīdes un paraplāns. Reiz mēnesī ļaujos dziedīgām kosmētiķas rokām. Ziemā sev palutinu ar ķermeņa masāžu. Laik pa laikam uz dienām 3-4 pazūdu no pilsētas viena un nekad neaizmirst, ka laime ir dabisks cilvēka stāvoklis. Un tā mājo nevis lietās, bet dvēseles dziļumos. Un starp citu, svarīga lieta, nekad nav lietojis aromāts no lielveikala. Un tā tad lietot Christian Dior vai arī Chloe Intense by Chloe. Tur viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Šiem vai patīk labas smaržas, labi izskatīties. Nē. Bet tu saproti, ka es tālāk nonācu 1,5 stundu garā lūpā no Elles, kur viņa diskutē kopā. Tā diskusijas koncepts ir tāds, tur ir tas Rudevskis laikam, tas mācītājs. Tad tur ir viņa, un tad tur ir mūsu otra labākā draudzene Agnese Irbe. Tur ir Kudors. Kudors, es sajaucu, jā. Viņi no sākuma katrs nolasa kaut kādu eseju, un tad viņi kopā diskutē par šo visu. Viņi izstāsta fenomenāli. Viņi tiešām izstāsta labi, vai ne? Bāc. Vai ne? Jā. Vai ne? Jā. Nu, lūk. Good for her. Bet jā, es nonācu pie šīs diskusijas. Mēs tālāk parunāsim, bišķi pēc mirkļa parunāsim par to, ko es tajā diskusijā no viņas dabūju laukā, jo tur nāk ritīgi labas lietas. Bet kas mums par viņu būtu jāzina vispār īsumā? Šī dāma vispār Latvijas tādā populārajā kultūrā ir nonākusi ar, vai tu zini tādu filmu, tās Dūlās Paulīnas dēļ? Viņa ir šīs filmas režisora. Ko? Wow. Tajā brīdī viņa ir Vija Bokolava Ramāne. Un tā ir viņas diplomdarbs. Jā. Un viņa vispār ir pēc izglītības kino režisore. Un tas ir tas, kā... Viņa ir bijis, es ļoti atvainojos, es atvēru to Google search. Es zinu, ka mēs esam sieviešu podkāsts feminisms tā, bet vienmēr ir bijis super hot. Nu jā. Nu, klausies, tu nevar atņemt. Es viņai tūlīt ļoti daudz ko atņemšu. Jā, bet ne to. Nē. Tur vienkārši tā kā es visiem, kas mūs klausās un prasa, kā viņi izskatās, viņi tiešām izskatās apskaužami labi. Jo es godvārds skatījos visu to diskusiju tikai, lai noķertu kādu sliktu viņas lieti. Un neviens. Un tad ar šo arī beidzam šo podkāstu, jo tas ir tas, par ko mēs kā feministi gribam parunāt. Mēs nočikojām, viņam vēl joprojām izskatās hot. Bye! Un mēs varam nobeigt šo podkāstu. Tātad, viņa ir izcēlusies populārajā kultūrā ar tās Dūlās Paulīnas dēļ. Un tad kaut kādā vienā brīdī viņa ir vairāk aizpeldējusi, un tā ir uz Vizmas Belševicas kaut kādas novelas dēļ, ja? Un tad viņa īstenībā ir sarakstījusi grāmatu par viņu, tad viņa vēl kaut kādas grāmatas ir sarakstījusi, tad ir kaut kāda tur dzēja. Viņa vairāk beigās ir literatūrā. Un tad viņa kaut kādā brīdī nonāk esejās, un viņa nonāk tajā, ka viņa kaut kādā brīdī aiziet maģistros studēt Latvijas universitātē kaut kādas kristīgās lietas. Tur kaut kāds kristīgais kaut kas, jā. Un tātad tas nozīmē to, ka viņa vairāk, arī tā viņas tālākā darbība ir mums ir jāpieņem, ka viņa pārstāv tādu diezgan konkrētu kristīgo pasaules redzējumu. Tas ir tas viņas. Viņa to arī nekur neslēpj. Un tādā populārajā kultūrā pēdējos 12 gadus, es teiktu, un pat vairāk, viņa tiešām ir zināma, kā Latvijas avīzē, kā viņa sauc, Sleja? Tā kā Kerijai Brača, vai? Jā. Tā arī viņai ir sava Sleja, kur viņa apraksta visu, ko viņa jūt un domā no šī te kristīgi konservatīvā pasaules skatījuma.
Un arī tajā asociācijas ģimenes diskusijā viņa sūdzās par to, ka viņa ir kancelota. Tiešām. Klausies par ko? Kādā veidā? Jo Latvijas avīze viņas esejas vairs neliek pirmajā lapā, tāpēc viņas vairs nenonāk līdz lasītājiem. Jā, Latvijas avīze manas esejas nekur neliek. Tādā ziņā varbūt es esmu kancelota Vija. Un tāpēc viņai ir jāizdod šī grāmata, kas ir pēdējo 5 vai 6 gadu visu šo te labāku, viņas prāt labāko. Domu graudu krājums. Apkopojums, jā. Tātad grāmata ir, forma ir tātad. Vai redaktors, korektors? Ir, viss ir kā, valodas ziņā vispār tur nav par ko piesieties. Nav, tur nav. Tur nav. Cietie vāki. Cietie vāki. Es nevaru, kā jūs esat pamanījuši manos trecs, es nevarētu komatus salikt, ja man dzīvība būtu no tā atkarīga, bet ļoti, tā kā viegli lasāms teksts. Nē, viņa arī prot rakstīt, man jāatzīst. Es viņai nepiekrītu, bet rakstīt viņa prot, viņa labi spēlē ar emocijām. Man arī tas, ko es redzu no šīs grāmatas, arī man parasti uzrunā šādas, tātad ļoti platas atstarps no malām, liels šrifts un 1,5 spacing. Ļoti labi. Tātad, par ko mēs varētu ar viņu parunāt? Kopumā es par grāmatu esmu ļoti, ļoti vīlusies, jo man liekas, ka viņa ir tāda ļoti labēja un ka būs interesanti lasīt. Absolūti nav. Zini, kas ir interesantākais? Eseju nosaukumi. Vai es tev varētu palūgt randomā pašķirstīt grāmatu? Vai, manuprāt, es tūlīt arī viņu tev atvēršu. Es tev atvēršu tūlīt visus nosaukumus. Pašķirsti. Te ir 3 lapus ar eseju nosaukumiem. Nolas tos, kas tev varbūt liekas tādi labākie. Jo tur tiešām ir labi. Vai ne? Sākam. Sērgas mācība. Lai gan es personīgi nosauku to par sērgas maucība. Nāves ieleja. Par murdu un debesīm. Tas noteikti ir kaut kas dzēja kaut kāda. Politkorektuma gulaks. Gulaks tiek piesaukts diezgan daudz. Trojas zirgu augējas staļļi. Jā, ļoti labi. Man uzreiz, vai ne? Uzsit asins, tu jūti kaut kādu emociju. Ļaunuma raža. Wow. Ok, man ir pārdot šī grāmata. Arī varbūt pat 10 eiro. Zini, kā ir? Un tur ir tā kā... Es, tā kā biju ļoti vīlusies. Jā. Jo apakšā, zini, ka zem katra nosaukuma ir, zini, tos labējos random onkuļus Twitterī, kas vai nu sauc visas sievietes par resnām, vai stāsta par kaut kādu tur Covid kaut kā tur Sorosa. Jā. Aha, tas viss, ir tas? Mēs nonāksim te tūlīt. Nolāksim tūlīt, tā tad ir. Viņas eseju grāmatu atbalsta arī fani. Un viņas fani uzreiz, tas īstenībā viņas fani bija tie, kas man lika arī paņemt šo grāmatu vispār un izskatīt. Tu varētu palasīt. Jā, galvenos fanus, kas tad tie ir, sāc ar to, kas ir katrs fans un varbūt kāds rindas no viņa atzinības. Harijs Tūmans. Ļoti, tātad arī profesors, kuru pilnīgi nepamatoti atlaida no Kultūras akadēmijas. Tur bišķīt par to pastāstīt tiem, kas nezina. Viņš bija arī, es neesmu pabeigusi vēsturniekus. Es esmu nepabeigusi vēsturniekus kāds 5 reizes, tāpēc nozīmē to, ka ar profesoru Tumanu es esmu saskārusies vairākas reizes. Viņa attieksme pret vēsturi ir tāds, es to raksturotu kā tādu freestyle, un tāpēc viņš visu laiku, viņš ir tā kā savās lekcijās regulāri atgādina par klasisko lomu, sabrukumu, par to, kā mūsdienās valda pederastija, par to, ka sievietēm un vīriešiem vajadzētu zināt savu vietu. Vienā lekcijā, kur es biju, viņš stāstīja par to, ka agrāk sievietes uz universitāti varēja atnākt tikai līdz durvīm vīriešiem sviestmaizi pienest. Tie bija tie labie laiki. Jā, bet tad privātā konsultācijā, kuras kaut parādu kārto, viņš teica, cik brīnišķīgi ir tādi gudri cilvēki kā es, un man viņam gribējās jautāt, tu tā kā dirst vai sviestmaizi, jo es esmu sievieti, ja kāds nezināja. Regulāri viņš arī stāstīja par to, ka tajā senajā Grieķijā un Romā nebija nekādas pederastijas, un viņš vienmēr izteikti izmanto vārdu pederastija. Tad viņam vienmēr ir kaut kas tur ir par sabrukumu, civilizācijas beigām, un viņam regulāri, viņš pasniedz seno Grieķiju un Romu, bet reāli viņš grib parunāt par pilnīgi visām tēmām. Tās lekcijas ir tā kā
par jebko. Un tas ir pats pirmais kurs. Tas nozīmē to, ka tie kursanti ir tādi, un vēsturniekos ļoti daudz ir tādi zēni. Un tad tiem trauslajiem zēniem tiek stāstīts par to, kas ir kas. Un tas viss diezgan ļoti izklausās pēc tāda menusfēras huīņas. Ok. Tātad, tas, ko viņš raksta tajā ievadā savā, ir daudziem ir zudusi izpratne par to, kas ir labs un ļauns, kas ir vīrietis un sieviete, kas ir ģimene, kas ir dzimtenes mīlestība. Tad ir Juris Rudevskis, tātad jurists un asociācija ģimene aktīvists. Un viņš pārdod šo grāmatu Like No Tomorrow. Katra eseja ir kā apžilbinošs spilgts otas vēziens, vai, ja vēlaties, kā skaudrs kliedziens, kas pēc žēlastības atmasko mūsdienu rietumu pasauli pārņēmušo vēlnišķīgā neprāta sērgu. Runājot par vēlnišķīgo, Jānis Vanaks. Šīs... Svētdienas skolā tev nelaidīs. Nē. Jā, tā. Kas ir Jānis Vanaks, ja gadījumā kāds nezina? Tas ir Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas arhibīskaps. Arī ļoti konservatīvs. Jā, jo pārsvarā luterāņu baznīcas Eiropā ļauj ordinēt sievietes. Jā, bet ne Latvijā. Mēs tādām lietām stāvam pār, mēs turamies pie tā, kā tas tika iedibināts padomu laikos. Jā. Tā. Ko man būtu, par to es esmu izstāstījusi, par to, kā mums gāja. Es tomēr gribu parunāt par to diskusiju asociācijā ģimeni, jo tas lielā mērā rezumē visu par viņu. Tātad, šī diskusija, viņa šajā asociācijas ģimeni diskusijā uzstājās ar lasījumu. Kristus vēsts nāves kulta laikmetā. Man ir tā kā tie esēja nosaukumi. Ļoti labi. Un tur viņa uzskaita rietumu civilizācijas galvenos ienaidniekus. Un tagad lūdzu uzmanīgi klausies šos ienaidniekus, jo tur būs jautājums, kas tev būs pēc tam jāatbild. Tur ir trivija. Tātad. Es klausos. Abas ausis vaļā. Es esmu šeit. Tātad. Komunisti, islamisti un kreisie liberāļi. Soros, Švābs, Maskava, Pekina, Teherāna, Davasas fórums. Apvienoto nāciju organizācija un tās satelīts Pasaules veselības organizācija un visu zemju globālisti. Ja? Atceries šo uzskaitījumu. Ja? Mums viss būs jāatcerās. Ja? Kas viņus vieno? Tiešām, kas viņus vieno? Tas ir labs jautājums. Naids pret rietumu vērtībām, kas tiek dibināts un apliecināts vecajā un jaunajā derībā. Man tev ir jautājumi. Pirmkārt, kas ir tās par vērtībām? Pirmkārt, klausies, tu esi tomēr tuvāk kristietībai kā es. Vai tev liekas... Pa sievas līniju. Vijai nepatīk. Es jau tev saku, Vijai nepārāk. Jā, es jau zinu. Šitā lietā. Bet, Klau, tās balto cilvēku, jo viņi arī esejās runā par to, ka balto cilvēku vērtības tiek sagrautas. Kristīgās. Tā vecā derība bija baigā balto cilvēku grāmata. Nē, tas jau ir tas joks par to, kā vienmēr tiek attēlots Jēzus, kā tāds baltādains vīrietis. Hot tāds klusā centra natural wine place klients. Jā, Hairoks, tikko no Hairoks ieradies. Jā, tā ir tā lielā mistērija, vai nevienmēr, ko viņi domā ar rietumu vērtībām un kā mēs to izprotam, jo, kā man liekas, ka rietumu vērtības ir iekļaušana, demokrātija, cilvēktiesības, cieņa pret cilvēku izvēlēm, brīvība. Vecajā derībā bija kas no šī? Nekas. Tur bija incests, es atceros. Jā, tur ir tie, man liekas, kāds bija apkopojis kaut kāds, ja nekļūdos 11. Incests un garnels, tur bija kaut kāds liels problēma. Jā, un dažādu audumu šķiedru nesāšana vienlaicīgi. Jā. Arī pat tas, jā? Arī pat tas. Tur viss bija, vecajā derībā, protams, viss ļoti stingri atrunāts. Tas ir interesanti, ka viņi gan veco, gan jauno piemin, ja tā godīgi, jo jaunā, tur jau tomēr popsa. Tādas, tā popsa, jā. Ja tu esi hardkorā iekšā, tad tomēr to veco derību vicina visiem priekšā.
Viņa arī smagāka, ar viņu var labāk Also. pa galvu bliest, Jā, vai ne? Ar jā. to jauno, tādu plānu grāmatelu, ko Jā, tu tur viņi sadurt ar, tā kā ar tām malām mēģināt acī vai kā. Viņam dažreiz ir tās dīvaini plānās lapas, kas ir no tādas sviestpapīra. Jā, ar ko var sagriezt pirkstus. Jā? Jā. Nu vismaz arī kaut kāds uzbrukums ar to bībeli. Nu, lūk, to mēs būtu noskaidrojuši, bet tagad es tev pajautāšu, viņai pēc tam diskusijā, pēc šīs, viņa nolas to savu eseju, tur ir ļoti daudz vārdi. Tu vari iedomāties, kādu mēs tur palasīsim tos fragmentiņus vēlāk. Tā. Viņai prasa, kas no šiem nāves kulta ienaidniekiem ir tie lielākie, un jautājums ir tieši par lielākie slepkavas, kas nogalina visvairāk cilvēkus. Tātad, kā tev liekas, ko viņa atbild? Un viņai ir pareizā atbilde, tev noteikti nav. Kas ir lielākais slepkavs? Tur tiek pieminēts tātad komunisti, islamisti, kreisie liberāļi, Sorops un Švābs, Maskava, Pekina, Teherāna, Davasas fórums, Apvienoto Nāciju organizācija un Pasaules veselības organizācija un visu zemju globālisti. Kurš? Visu zemju globālisti? Es pagaidu, mans topčiks būtu, no viņas skatu punkta. Kāpēc? Jo, man liekas, iespējams, viņi apvieno visus iepriekšējos viņas prātā. Otrs varētu būt Pasaules veselības organizācija, jo, tomēr vakcīnas un kontracepcija un, tādas lietas. Vai arī kreisie liberāļi. Pareizi. Jā? Pareizi. Klausies viņas loģiku. Jo, mans minējums bija, ka viņa teiks kaut ko par Maskavu, Pekinu, Teherānu. Jo, man liekas, ka tādām tradicionālām ģimenes vērtībām nedaudz traucē, ka tu masveidā slepkavo cilvēkus un atņem bērnus ģimenēm un ved viņus uz Krievijas vidienu. Man likās. Bet tu nedomā pareizi, vai ne? Un man liekas, ka tas tā kā matemātiski varētu būt diezgan pareizi. Jā. Es vēl varbūt pielikt tur, visas, un es zem turienes vēl pabāst, jo visā arī, vienalga, kur mēs esam Palestīnas-Izraels konfliktā, bet tur tajā galā, tur notiek dieva zīmes, un arī tās baigi ģimenēm plaukt un zelt. Neļauj, jā. Nepalīdz. Apgrūtina mazliet. Ziemeļkoreja. Ziemeļkoreja arī nepārāk labi. Nepārāk, jā. Jā, tur ir tā kā, es biju domājis, ka visādi šitās lielvaru ņēmtnes varētu būt tāds. Nē, tie ir kreisie liberāļi un tieši sievietes, kas taisa abortus. Tās nogalina visvairāk cilvēkus nevis masu slepkavošanas karos. Bet 2. un 3. vietu dala islāmisti un komunisti. Tātad, Afganistāna ir, tā kā tas nav labi, pieņemsim. Jā. Afganistāna nav pārāk labi pret tām ģimenēm. Jā. Bet tas nav tik slikti kā aborti. Tā kā tas ir viņas, jā. Man vēl bija versija par to, ka tās vērtības no vecās derības varētu būt kaut kāda vergturība, un mums bija Tobago. Tā ir. Tām tā vajadzētu vergturība un patriarchāts. Tātad, un vēl, viņa arī saka, ka viņa nav feministe. Protams, ka viņa nav. Kā tev liekas, kāpēc viņa nav feministe? Tāpēc, ka tā ir šī nāves ideoloģija. Nē, jo viņa nemaz nevarot. Viņai ir 3 dēli. Man ir viens dēls, tā kā turpmāk es tevi saukšu par pusfeministi. Mairitai Rosickai jau es vakar pavēstīju, ka viņa vispār nevar būt. Viņai ir 2 dēli. Jā. Es esmu pusīfeministe. Un viņa ir... Bet, es nezinu, kas viņa pat vairs ir. Jā. Viņa vienkārši ir kaut kāda kreisā liberaste. Jā. Ja viņa izstāsta ka viņa varētu nebūt pārāk tradicionālajās vērtībās. Tā ir, kāpēc dzemdēt dēls. Jā, tas ir dīvaini. Tas ir dīvaini. Jā, vajag dzemdēt sievietes, jo viņas var dzemdēt vairākas sieviešu. Potenciāli cerīgi. Okay. Tas man likās ļoti interesanti. Tā visa diskusija tā drausmīgi gara, un tur viņi runāja par to, kā vajag mainīt vēlēšanu sistēmu un vēl nezinu kaut kas. Ko? Vēl viena lieta par viņu. Es rītīgi akal Rebaltika sūtat maisiņu. Man iemirdzējās acis. Es atrodu Twitterī, ka viņas čekas kartīte ir parādījusies. Es jau, nice, lielā nacionālista būs čekis. Nē, viņa, diemžēl, ir viņa ir viens no tiem cilvēkiem, kas tiesas ceļā ieguva atzinumu, ka viņas sadarbība ar čeku nav pierādīta. Okay. Nav atrodama pierādījuma. Tā kā šīs te, diemžēl, arī jums tātad 2 lietas, kuras jūs abēdināšu. Viņa ir smuka un neizstāsta, ka ir baigi sadarbojusies ar čeku. Tagad parunāsim par to, kas mums ir vēl šajā grāmatā. Lai gan, cik es zinu, kreisajiem liberāļiem filmas padomu laikos neļauj taisīt, ne? Viņi nav kreisā liberāli.
79. gada filma. Nē, nu viņi nav. Nē, nu, protams, visi cilvēki kaut kādā veidā jau sadarbojas kaut kādā veidā. Bet, Nu jā. Izdzīvot sistēmā, mēs nesaucam pilnīgi visus cilvēkus, kuriem padomu laikā bija radošā darbība. Mēs viņus tomēr nesauksim par čekistiem, visticamāk. Nē, par čekistiem nē, protams. Tas, ka viņi formāli varēja būt partijā, vai sadarboties. Tur bija 2/3 valsts. Nu, tā liksimies mierā, jā, visi. Ne mani vecāki, starp citu. Tā, sāksim. Tāpēc mēs dzīvojām Šis man nabadzībā. ļoti patīk. Šeit es iesākšu ar to pēdējo teikumu, ko tu vari nelasīt šeit. Jā. Jo tātad tev arī cilvēki uzdod dažādus jautājumus. Kas Jā. ir jautājumi, ko tev bieži cilvēki uzdod? Kā tev izdodas būt tik skaistai? Jā. Kā man izdodas tik daudz lietu izdarīt? Jā. Kaut ko tādu. Kā veids meitai 9. klases totalizatorā, kas saucās iestāšanās Rīgas vidusskolā. Ok, īstenībā. Rekur, te būs rinkopa ar to, kas ir tas jautājums, ko bieži uzdod Vijai Beinertei. Kur bija Dievs, kad bērnu, kas piedzima lopu vagonā, konvoja kareivis izmeta pa braucošu vilciena logu? Kur bija Dievs, kad kūpē nāves nometņu skursteņi, kad bailes un izmisums bija ieēdies ādā? Bet es saprotu, kristiešiem mēdz uzdot šos te jautājumus, tā kā, kur ir Kas? Dievs? Nē, nu tā kā, tad, ja tev ir kāds neticīgais, mēdz kristiešiem uzdot jautājumu, tā kā, ok, tu tic Dievam, bet vai tu vari pastāstīt, tā kā, bērns ar leikēmiju, kā? Es šim ticu. Man bija tāds, tā kā šis nekad netika uzdots. Jā. Man bija tāds, tā kā, kas ir tāds? Tas tā kā influenceris, kas saka, tā kā daudz man jautā, kas ir man skincare routine. Jā, man liekas, ka tā Hashtag kā sadarbība. Jā, bet es tagad saprotu, tu esi zinošāk, tu nāc man ar šo. Un tā pēdējā riņa šajā esejai. Nu. Kurš nomira brīdī, kad bērnu, kas piedzima lopu vagonā, konvoju kareivis izmeta braucošu vilcienu logu? Bērns vai tas kareivis? Loģiski, ka bērns, jo tas kareivis ir vagonā. Kas ir šis par matemātikas uzdevumu? Jā, bet viņa dvēsele mira tajā brīdī. Tātad, te arī viņa tā kā, es biju domājis, ka ir vārdu spēles, bet nav vārdu spēles. Tātad, kā tev liekas, par ko ir eseja ar nosaukumu, kad melns tiek pasludināts par baltu? Par modi? Nē. Tieši. Nē, tas ir tā kā, tad es domāju, ka tas ir par to, ka tā kā mēs par brīvību pasludinām sieviešu tiesības veikt abortu. Tātad. Šī ir eseja par to, kā apdraudēts ir baltais vīrietis. Nē. Jā, un es gribētu, lai tu izlasi, tā būs par 2 lietām. Šī eseja ir par 2 lietām. Par baltu un melnu? Par balto vīrieti, kas ir apdraudēts. Aha. Un par to, ka Black Lives Matter ir kaut kāds ļaunums sākne. Ok. Tu izlasīsi šo skaisto rinkopu. Ļoti labi. Lūdzu, iedomājies, ka tās ir dzejsdienas, kur mēs esam šobrīd. Klausot padomam, iedziļinājos pirmajā brīdī, vai uz balto vīriešu sirdsapziņas patiešām ir baisas lietas, slepkavības, kari, inkvizīcija, tirāniski režīmi. Taču palūkojoties Un likās, forši, te tā. Jā. Viss būs labi. Nē. Jā. Taču palūkojoties dziļāk atklājas, ka baltie vīrieši ir arī noformulējuši likumus, kas veido mūsu civilizācijas morālisko satversmi. Meklēšana apliecinājuši patiesību, radījuši zinātni, mākslu un kultūru, aizsargājuši sievietes, bērnus, tēvzemi. Baltie vīrieši, mūsu nācijas tēvi. Jā, cik ļoti jauki. Man patīk, ka viņi tā kā izlaiž to lietu, kāpēc tās sievietes nedibināja zinātni, jo viņām nebija tas legāli atļauts, un tas likumiskais ietvers viņām ļoti ilgi, ļoti daudz kur, piemēram, neļāva mantot. Jā, vai balsot. Balsot, mantot, un darīt citas lietas, kas balsot, mantot, strādāt, un darīt citas lietas, kas ap citu riktīgi traucē nodarboties ar zinātni un mākslu. Tas tā, jums tīri FYI mazais, ja? Bet domā, viņi tur, Black Lives Matter ļaunums. Un, tā kā, jā.
Tad viņa arī citēja Harry Tūmanu intervijā. Es faktu cerētu Harry Potteru. Nevajag tolerēt, vajag mīlēt cilvēkus, un tad nekāds politkorektums nav vajadzīgs. Jo vajag pateikt, kā ir. Viņu tur karo arī par dīvainām lietām. Viņi tur entajās esejās runā par to, ka kaut kādi cilvēki ir teikuši, ka Beethovena mūziku nevajag klausīties, jo viņa ir elitāra. Viņi to atgādina kaut kādas 10 reizes. Viņi arī visu laiku atkārto vienas tās pašas lietas. Viņi kaut kādās 8 esejās piemin, un izlas šeit pirmo rindkopu. Tā. Draugs no Kanādas universitātes profesors, kuram nav vārdu un uzvārdu, acīm redzot. Man bija minējums, ka tas ir Jordans, ka viņai čoms ir Jordans Petersons. Respektīvi, izlasīju internetā. Ka viņu atlaida. Pirms neilga laika atlaists no darba par marksismu ideju kritiku raksta. Agrāk šķiet, ka sliktākajā gadījumā varēs aizbēgt, pārcelties uz Eiropu. Tagad ir skaidrs, ka bēgt vairs nav kur. Un viņu piesauc Jordans Petersons. Viņa piesauc viņu kaut kādās 10 esejās. Aha. Es kaut kādā brīdī man likās, ka es lasu vienu to pašu, jo viņi sāk vairāk, viņi atsaucās. Viņa par to Beethovenu tur kaut kādās 10 esejās piemin, kā viņš tūlīt ir kancelots. Tad viņa par to draugu no Kanādas, kurš neliekas, ka ir viņai draugs. Jā? Un tad ir arī vēl viena lieta, ko es īsti līdz garam nesaprotu. Viņi ļoti daudz runā par ASV un par to, kas notiek ASV. Un šeit es īstenībā nesaprotu vienu lietu. Viņi arī tajā diskusijā, piemēram, piemin par to, ka Trumps ir atsūtīts, Trumps ir tur vēlētāju izvēlēts un dieva iecelts, tāpēc kā lai atbrīvotu ASV no tur visa ļaunā. Un tā lieta, ko es īstenībā nesaprotu ar šo, jo viņi teorētiski viņi saka, tā kā viņi ir labēji nacionāli konservatīva. Un es esmu pamanījis, ka vairums no viņiem nenormāli daudz runā par ASV. Vai tu saproti, kāpēc šiem labējiem konservatīviem Latvijā ir tik daudz viedokļu par Donaldu Trumpa iekšpolitiku ASV? Kas tur notiek ar to moderno konservatīvismu? Jo viņiem ir ļoti daudz, viņai tie ir ļoti daudz, viņi ir Trumpa pirmais termiņš, viņi tur atsaucās, viņi par Black Lives Matter runā nerimstoši, kas ir ļoti izteikts ASV fenomens. Eiropā ir citi fenomeni. Nav tā, ka Eiropā nav rasismi, bet tā kā mums ir citi fenomeni. Mums ir mūsējie galēji labējie un rasisti. Kāpēc viņi par viņiem nerunā? Viņi neciena Eiropas vērtības. Tradicionāls. Viņi runā par to Meksikas sienu tajā. Kas ir ar to ASV viņiem? Es domāju, ka tas ir saistīts ar informācijas telpu, kurā viņi ir pirmkārt. Viņiem tur tie algoritmi visu laiku atsūta kaut ko jaunu, kaut ko crazy. Daļa no tā crazy ir izdomājums, daļa ir īstas lietas. Tas rada sajūtu, ka no Amerikas viss pārējais rodas. Tad, protams, es domāju arī, tur tas finansējums tomēr tāds konservatīvais ir diezgan liels. Un, gan caur baptistiem, gan caur dažādām nevalstiskajām organizācijām, kas atnāk uz Eiropu un izplata šo te stāstu. Tā, es domāju, līdzīgi tad, kad tu esi ritīgi interesēts Kremļa naratīvos, viņi arī eventuāli pie tevis sāk atnākt, un tu tam notic. Vai līdz ko tu sāc domāt, ka tā kā migranti pārņem Eiropu, tev pietiek ar 3 klikšķiem, un tad nākošā reize, kad tu iesi Facebookā, tas ir tas, ko tu redzi. Tad, lūk, viņai ļoti daudz, jo vienkārši tur ir ļoti daudz, viena pusgrams ir par ASV reāli. Bet Latvijas avīze, tas viss ir publicēts Latvijas avīzē. Un vienā brīdī bija tās, tā ir Amerikas Latvijas avīze, kas te notiek, jā? Amerikas Latviešu avīze. Man ļoti patīk, ka viņi brīdiem citē, viņi kopā ir ļoti negatīvi, bet ir tādi brīži, kur viņi ir tādi nedaudz jaukāka. Un te, piemēram, arī, skaists, 6. eņģelis, izrasto, vismaz kaut kas jauks, vismaz tā Bībele tiek citēta kaut kam jaukam. Līksma sirds dara līksmu vaigu, bet ja sirds noskumusi, tad zūd arī drosmi. Priecīga sirds dziedina vainas, bet sagrausts gars izkautē kauls. To man ir iemācījis ķēniņš Zālamans. Man liekas, ka viņa ķēniņš personīgi. Gluži vienā no saviem Zoom tikšanās reizēm profesors Zālamans. Profesors Zālamans. Tā. Viņi, protams, arī, viņa man ļoti patīk, kad
Viņi tā kā ļoti aicina cilvēkiem. Un dažās esijās viņi raksta datumu, kad viņi publicētu, un dažās nē. Tas stāv pār laikam. Tāpēc, ka tad nedaudz ir grūti saprast, par ko viņi dažreiz runā, jo tev tomēr gads palīdz, ir 6 gadi. Piemēram, šeit viņi ir uzrakst, ka tas ir 2021. gada 1. janvārs, un tāpēc te ir tas gaišums, tāpēc, ka tas ir 1. janvāra. Tas ir tāds skaidrs, cerība. Viņa diezgan daudz arī mēģina runāt par izglītības sistēmu. Un izglītības sistēmā uzmin, kas ir viņas ienaidnieki. Šis būs ritīgi īzīgi. Kā tev liekas, kas ir viņas ienaidnieki izglītības sistēmā? Papards zieds. Nē? Tas skola 2030 ir viņas lielais ienaidnieks. Ok. Vabšiem, tātad te būs, es nelasīšu, te baigi gari, bet es izstāstīšu viņas loģiku. Bērniem tikšot mācīt kritiskā domāšana, un tā ir problēma, jo viņiem būs kritiskā domāšana, un viņi kritiski uztvers visas idejas un visu informāciju. Jā. Un tad ir rindkopa, kas vienkārši episka pēdējā šo te izlasi, un tas būs tas rezultāts. Un iepauzē pirms tā negatīvā nolieguma, ir ļoti labs. Tātad bērniem ir iemācīta kritiskā domāšana, kāds ir rezultāts. Vai mums ir vajadzīgi kritiski domājoši darba ņēmēji, kas spēj veiksmīgi konkurēt tirgū, piemēram, māk uzrakstīt projektu un pēc tam par to atskaitīties, neapgrūtinot sirdsapziņu ar jautājumu, kam vajadzīgs projekts, kas nedod nekāda labuma ne tautsaimniecībai, ne sabiedrībai. Ja nebūtu tās pēdējās rindkopas, tas viss izklausījās pēc tā, tas, ko mums vajag. Jā. Mums, adekvāti darbinieki. Būtu labi. Nē, viņa saka, ka bērniem jau sākumā jāmāc vērtības un tad domāt kritiski šo vērtību ietvaros. Proti, viņai nepatīk brīvdomāšana. Okay. Viņai, tur tā kā nepatīk. Un esē ar nosaukumu Nāves ielai, uzmien, par ko tas ir? Par viņas ceļojumu uz Izraēlu. Par kompetencēs balstīt izglītību. Wow! Kur? Šī rindkopa ir ļoti labi. Tad Nāves ielai kompetencēs balstīt izglītību, un mēs pievērsīsimies trakākajai lietai, kuru arī es jūtu, ka tur nebūtu nekāds problēmas ar datiem un informāciju šo pierādīt. Ļoti labi. Darbmācības nebūs, būs dizains un tehnoloģijas. Zēniem vairs nemācīs strādāt ar koku un metālu, tā vietā mācīs izšūt un tamborēt. Savukārt meitenēm mācīs urbt un kalt. Somija, kur dzimuma līdztiesības aktīvis šādas pārmaiņas ievies. Kāda ir viņas balss, kāda viņa ir? Īstenībā pazems sievietes balss. Normāli okay. Sievietes. Viņai nav nekāds. Tad es atbilstoši, jā? Jā, normāli. Šādas pārmaiņas ievies 2014. gadā jau plūds reformas augļus. Par 50% ir pieaudzis skolu pamatušo jauniešu skaits. Rūpniecības konfederācija un uzņēmējiem brīdina, ka jaunā izglītības reforma apdraud Somijas eksportu un ekonomikas izaugsmi. Tātad. Visi šie jaunieši ir pametuši skolu dēļ tamborēšanas. Un... Turklāt arī visdrīzāk tie agrāk bija 2, tagad 3 jaunieši. Jo vienkārši 50%, kas ir noticis. Un arī tā kā tas izklausās pēc kaut kā, kas nav noticis. Un es negrasos pierādīt, es negāju noskaidrot, kā Somijā ir ar dropout rētiem 100. Es tieši sāku googlēt. Tad varbūt to overall 6,8. Un kā ir mainījies pa gadiem, vai ir 50% pieaugums kopš 2014. gada? Latvijā ir 7,9. Un es tā nevaru atrast, jā. Man ir zināms skepse. Te varbūt, ja man Rebaltika atsūtīs to maisiņu, es esmu gatava veikt izpēti. Es esmu gatava veikt izpēti, bet man kaut kāds sas, ka vismaz par vienu lietu es esmu gatava likt ķīlā savu neesošo Rebaltikas maisiņu. Aha. Kā? Pat ja viņiem ir pieaudzis par 50% ir pieaudzis skolu pamatušo skolām skaits kopš 2014. gadu, un pieņemsim šis kaut kāds 22. vai 21. gads, kas ir rakstīts. Tā nav tamborēšana. Tā nav tamborēšana, un tas nav arī fakts, ka meitenēm ir jāurbj. Ja? Vispār man ļoti besies, tikai tagad mācos. Es tā kā pēc šķiršanās apgūstu tādas lietas, kā izurbt sienā caurumu, lai pakārtu glēzu. Ne sevi. Es jau. Tā. Tieši tas, ko es teicu. Alternatīvā matemātika, bet atkal.
Viena lieta, ko es tikai pateikšu par to esē, viņa sākās, kad draugs no Kanādas universitātes profesors, kas pirms neilga laika, tāpēc jau sāku, burkšķa diena. Bet jau, ka katra esē ir tāda, es redzu, kad īsa. Jā, bet viņas neglāb. Viņas ir tik garlaicīgas, ka es aizmiegu pusceļā. Man ir, es laikam skatos satraukt uz tevi un papildinu tavu glāzi, jo man bail, ka tu paplīsīsi. Puse, nu tā kā 2020. Līdz 2025. gads, kad tā grāmata tiek izdota, tur ir pa vidu 4 Covid gadi. Okay. Bet cik tur tie Covid gadi? Daudz. Liela daļa grāmatas ir par Covid, un man šobrīd ir tā, ka man to vairs negribas lasīt. Man tos pret Covid argumentus un visu to kritiku, man tā kā, man neinteresē. Tev nav tā, ka tev tagad arī ir tāds, man liekas, COVID, tas taču ir jau bla, out. Jā. Un es nesaprotu, kāpēc viņi 25. gada, nu, tā kā izdot. Viņš varēja izrediģēt. Varēja bišķi mazāk, bet te arī ir mieru. Kontrol F Covid un tad tās rinkopas izdzēst. Vienkārši te ir atkal mierosta. Par ģimenes vērtībām, bet par to, ko Covid dara. Tad par šķirties nevar palikt kopā. Tur, protams, uzmini kāds viņas viedoklis. Es zinu. Senos laikos cilvēki salaboja to, kas nestrādā. Mūsdienās mēs to izmetam. Precīzi viņai sāk ar nelielu tādu alegoriju par to, kā viņa ir ciemos. Viņai ir laikam ļoti daudz draugu. Es nesaprotu, kā ar tādu raksturu būtu tik daudz draugu, bet... Nu, tādi paši, visdrīzāk, jā. Viss Kā... telos. Kā visa viņas ģimene, kā tajā ģimenē bērns saplēš krēslu, un viņa, un tā mamma salabo to krēslu, un tad viņa nemaz neredz to, kā tas ir salīmēts, un ka tas viņai, nu, tā kā aizkustina. Jo krēsls un vīrs, kas tev ir krāpis, ir same shit. Jā, krēsla vai sitis tevi. Jā, tas salabot, tu vienkārši salabot. Jā, viņa teica, nicer tādā gāja. Vēl viņa arī tā kā, viņa runā nedaudz par pārpsihoterapiju, un viņa sāka viņu ar rindām, neesmu psihoterapeite, un pēc kursa ir garš izklāsts, kā viņa darīt pārpsihoterapiju. Pilnīgi greizi viņiem neļaut runāt par sliktajām lietām, būtu jārunā tikai par labajām. Nu tieši tā, jā, iemesls, kāpēc cilvēki grib šķirties, viņi ir aizmirsuši, cik skaisti tas bija tad, kad viņi bija vienreiz ceļojumā. Ok, vēl viens. Es negribu, lai to lasi. Kā tev liekas, kāda ir viena no problēmām, ko viņi redz ar geju laulību legalizāciju? Ar homoseksuālu cilvēku attiecību atzīšanu? Nu, tā ir tā nāves ideoloģija. Viņi par to runā? Kad nerada bērnus, ne? Nē. Viņi saka, ka Latvijā ir daudz nelatviešu, kas ir konservatīvi un tādajā veidā, kuru vērtības ir balstītas baznīcā, un tādajā veidā mēs veicinām viņu nelojalitāti pret Latvijas valsti. Un šī bija mentālā aerobika, kura ir... Šis ir smalki. Vai ne? Mēs varētu stundu šeit runāt, man tas neienāk prātā. Un tad ir vēl viens, kāpēc? Jā, kā tu nojaut... Tu neesi viņas labākā draudzene. Nē. Izlasi divas šitās te rīnkopus. Nu, tur arī, klausies, tu... Es nezinu, mūsu klausītāji to dzird, bet kaimiņu bērni ir izgājuši ārā un viņi tur bišķīt spēlēs. Bet to varbūt nedzird. Tāpat kā lietu, kas tas sit. Tā. Labi, ka ne vīru. Vai ne? Treškārt, tīri ētiskas dabas jautājums. Mūsu vidū vēl ir cilvēki, kas par Latvijas neatkarību ir cīnījušies gan kā nacionālie partizāni, gan kā brīvības cīnītāji. No viņu mutes man šķiet sevišķi rūgti ir dzirdēt vārdus, ka šī vairs nav tā Latvija, par ko viņi bija gatavi atdot dzīvību un savu personīgo brīvību. Protams, viņu vārdiem nav nekāda juridiska svara, bet no ētikas viedokļa šī viņa vilšanās svar dārgāk nekā visas skaļās LGBT, klaigas un vaimans. Piektkārt, ģimenes jēdziens mūsu civilizācijā ir nācijas pamats. Eksperimentēt ar to ir kā rotaļāties ar uguni. Sodomas un Gomoras gals tam par liecību. Nu, lūk, un tieši šitā Sodomas ganos man jau bija tāds, here we go again. Viņi visu laiku tajās esejās, viņi atkārto principā vienu to pašu. Tur ir visas tās nojātās, klišejiskās, skaļās frāzes. Un es arī godīgi sakot līdz galam nesaprotu, viņiem visiem ir tā līdzīgā valoda, tā telos kaut kāda valoda, kas ir tā kā ārkārtīgi lieli vārdi, milzīgas atsaucas uz kaut kādām reliģiskām. Man draugu Kanādas profesoru. Profesor Zālamanu. Profesor Zālamanu. Viņi tur tu jūt to valodas ritmu. Jā. Tā ir tā specifiskā telos valoda.
Jā, bet tas tāpēc, ka es domāju, ka tā ir daļa no tādas, līdzīgi kā baznīcā, ka tu nonāc pēkšņi, un tu esi no citas vidas, tu pēkšņi dzirdi, ka viņi runā citu. Tas ir tā kā dialekts. Jā. Telus dialekts. Nu, jā, baznīca arī tur, tā kā... jā, Vēl arī par tiem neatkarības cīnītājiem. Es vienkārši domāju, kā viņi tā kā... Man te Latvijā tagad viena lieta nepatīk. Es atsaucu savu cīņu par neatkarību. Man viena lieta nepatīk. Es dēļ viņas tā kā esmu... Nē, šitā. Viņi arī neņem vērā to, ka visdrīzāk ne jau visi brīvības cīnītāji, bet drīzāk tie, kas ap viņu tusē, tajā tusņā, tie ir tādi, kas tā kā, jā, mēs pa gejiem necīnījāmies. Arī. Esē ir nosaukuma teroristu paņēmiens. Okay. Par ko viņi ir? Par to, ka vardarbība, viņa ir izdotajā gadā, kad dod 5 bija par vardarbību ģimenē, un viņa tur apgalvo, ka vardarbības cipari pret sievietēm Latvijā ir pārspīlēti. Okay, un, protams, arī tā Stambulas konvencija ir slikti. Jā. Nē, tādā ziņā es viņai piekrītu, ka tradicionālo ģimeni, ja mēs viņu tā kā ieliekam tajā, kā bija padomju laikos, ja sit, tad mīl, un, ko tas šķirsies dzīvoklis jau ir viens tā kā uz abiem. Vēl kopā ar abušu vecākiem. Jā, vēl ar abušu vecākiem. Tad, protams, kā feminisms un modernās šīs te ideoloģijas, viņas, nenodrošina šo te cieto ģimeni uz mūžiem, tāpēc, ka tās sievietes var izšķirties. Viņas izdomā, ka viņās negrib ar sliktās attiecībās būt. Viņas izdomā, ka viņas grib sevi īstenot citos veidos. Protams, ka to iedod modernā domāšana. Zini, man liekas tā kā satraucoši. Vēl daļa no tiem konservatīvajiem, viņi ir viņi nereti ir, viņi tā kā saka, ja tur ir baigā vardarbība, tad tās attiecības drīkst šķirt. Ja, bet baigā tikai. Bet baigā. Bet ja vienkārši negribas būt kopā, kur ir problēma šķirties, ja pavisam vienkārši jāpaliek kopā 2 nelaimīgiem cilvēkiem un jau jāsapiš arī bērniem viņu tā kā bērnība? Varbūt es tā kā velku deķītu uz savu sedziņu, jo, nees laulībā sista, nedaudzīta, dzīvoja labu dzīvi. Kāds labums no tā, ka paliek kopā 2 cilvēki, kur negrib būt kopā? Kas ir tā loģika? Lai pēc tam bāstu visiem sejā. Mēs, neskatoties uz to, ka mēs jau sen viens otru nemīlam, bet tomēr esam kopā. Okay, tas ir labs arguments, un man jāatzīst, man ir nedaudz žēl, ka es nevarēšu to darīt. Jo es ļoti labprāt to būtu darījusi. Tā ir tiesa. Man ļoti patīk teikt, cik gadus mēs ar Martu esam kopā, un tas uzreiz tā kā... Jā, un man uzreiz esmu vinējis. Jā, tev nonulējās viss. Un man tagad, man tā kā iepriekš tas bija, cute, tagad man ir tāds, plējiet visdirst. Jā, jo tu mani vairs nevarēsi jaunajās attiecībās nekādu noķert. Es izdzimu, jā. Vienīgi mēs izšķirsimies, tad varbūt pēc gadiem, bet arī tikai baigi grūti. Ilgi, jā. Okay, šito es esmu rītīgi zaudējis. Un šitas īstenībā ir labs arguments, ko mēs varētu tā kā klausītājiem, kas ir varbūt apsver šķiršanos, minēt kā tādu argumentu. Santai ir žēl, ka es nevarēšu bāzt visiem sejā. Nodzīvot. Visi tev arī prasa padomus, kā jums tas izdevās, kas ir jūsu mīlestības noslēpums, ko jūs darat. Tas arī diezgan grūti. Jā, ir forši visiem stāstīt. Manā skatījumā ir vajadzīgi sapratne, kompromisi un sarunāšanās. Aktīva klausīšanās. Aktīva klausīšanās, jā. Vispār šo nevarēšu darīt. Tā, es gribu, lai tu izlasi no esejas ar nosaukumu Politi korektumu gulaks. Tu vienkārši izlasi pēdējos 2 teikumus. Tādā, spēka balsī šis ir epos Lāčplēss. Latvijai vēl ir iespēja attiekties, nenolemt sevi politkorektuma gulagam, kamēr nav par vēlu. Pa vidu ir vienkārši kaut kāda briesmīga vārda salāta, kurus tev pat nevar atstāstīt. Viņi tur izlaik kaut ko. Tur arī vienkārši notiek. Oskarā kaut kāda libtārdu parāde, LGBT, baltie vīrieši apspiesti, nevar teikt, ko domā, cancel kultūra. Bet tas viss ir tādos jūglainos teikumos. Es pat nesaprotu, ko viņi tur saka. Bet, varbūt es esmu tik jau liptārdēta. Un teica, ka mēs esam jau lasot šo literatūru kļuvuši manām dumjas, un tāpēc varbūt jūs varat no manis šo grāmatu paņemt pēc tam ar manām piezīmēm. Mēs varbūt, ko es domāju, varbūt mums ir podkāstam jāuzstājas kaut kāds baimie kofī, kur par kaut kādu summu var pēc tam iegādāties. Es domāju, ka jā. No mums šīs grāmatas. Ar īpašu novēlējumu.
un disketē ierakstītu audio failu. 20 disketēs ierakstītu mūsu podkāstu audio failu. Tev nav, kur viņu rakstīt, kur tu darīsi Nacionālajā bibliotēkā. Nē, neklausies viņu. Bet mēs varētu piedāvāt šādu te servisu, kad var nopirkt grāmatu. Es varētu to jau nākamdēļ izdarīt. Un vēl man liekas, ka mēs varētu darīt tā, ka mēs varētu ļaut abonēt mūsu. Un tad tiem, kas mums ir kaut kādu naudiņu ziedojuši, mēs viņus varētu randomā dažādos grāmatas citātos piesaukt, lai viņi uzmanīgi klausās epizodi, kad tiek nosaukts to mēs vārds. Varētu, jā. Un vēl mēs vienam no viņiem varētu uzdāvināt Rebaltikas maisiņu. Santa tagad vērs vaļā tās Rebaltikas bildes, kuras redzēja to maisiņu. Hi, ChatGPT, can you recreate? Un tad vienkārši kaut kādā tur bodē. Ar kaut kādām, jo tā būšu es un es nemāku rakstīt. Es nezinu, kā es piedalījos aicinājumā. Neprasiet man. Tā bija dzēja, un tur varēja. Dzēja ir tā forma, kur tu vari izlikties, ka tavu gramatikas mazspēja ir konceptuāls mākslas paņēmiens. Un tad, jā. Es tev gribēšu tagad vēl vienu. Tu kādā reizē varētu kādu savu dzējoli nolasīt. Šito mēs varētu tā kā īpašo kaut kādu. Tā varbūt ir mākslas. Mēs vienkārši domājam, kā mēs varētu bišķi komercializēt, jo es nosnāju, ka es esmu atkal samaksājis diezgan daudz par grāmatām, plus mēs visu laiku ko ēdam un dzeram epizodu laikā. Tā ir tiesa, jā. Un mēs tagad dzeram kremantu, jo džēma ir bagāta. Tā. Nu ko? Daram tā. Es nolasīšu virsrakstu, tu nolasīsi rindkopu. Davai. Trīciets heterocūkas. Wow. Kas varētu būt izcils metāla grupas nosaukums. Kaut kādas hardcore, hardcore grupas dziesmas nosaukums. Trīciet heterocūkas. Atceries, tā mēs nosauksim šo epizodi. Jā. Davai. Jā, šādi mēs sauksim. Jeb ne viss ir tā, kā mums to mēģina iestāstīt. Nu, tad lasīšu to rindkopu. Sievietes, jūs brēcāt pēc brīvības. Jūs sakāt, ka vīrieši jūs vairs neapmierinot, ka tie darot jūs nelaimīgas. Mēs, vīrišķos seju un ķermeņu eksperti, atņemsim jums jūsu vīriešus. Mēs viņus izklaidēsim, mēs viņus pamācīsim, mēs apskausim viņus, kad viņi raudās. Sievietes, jūs sakāt, ka vēlaties dzīvot cita ar citu, nevis ar vīriešiem, tad arī esiet cita ar citu. Kas šito saka profesors Zālamans? Ko par tām heterocūkām? Jā. Tātad. Viņa šeit, un tagad būs labākais. Tātad viņa, tā esēja par to, kā hetero cilvēki tiek apdraudēti un tā. Bet tad ir ņirdzīgi. Viņš šeit citē īstu lietu, viņa te divās lapas pusēs citē. Tur ir viss kaut kas par to, kā tur viņi, tur principā geji pārņems pasauli. Viņi tur uzrakst šo garo palaku citātu. Un pēc tam viņa pasaka, protams, gay community news bija radikāli kreis LGBT izdevums, kas neatspūguļoja visu ASV geju un lesbiešu uzskatu. Jā, bet tāpēc mēs Latvijā to, tāpēc mēs Latvijā balstīsim savu uzskatu par LGBT kopienu tajā. Jā, Swifta revolucionārais manifests. Un viņi pēc tam arī piebilst. Viņi tā kā nocitēja šīs lapas, jo es satraucies. Swifta revolucionārais manifests joprojām ir publiski pieejams, digitālā versijā ar piebildi. Šī eseja ir hiperbola, ārprāts, traģiska, nežēlīga fantāzija, dusmu izvirdums par to, kā apspiestais izmisīgi sapņo par apspiedēju. Viņi principā tā kā, un tad viņi tur turpina par to, cik tur ir slikti, tur vecāks numur 1 un vecāks numur 2, bet viņi principā uzstājas, viņa paņem tiešus, viņa pusotrā lapas pusē citē radikālu hiperbolu, tad nedaudz piebilst, nē, tas jau īstenībā tikai tā. Un tad turpina parasto dziesmu par vecāks numur 1, vecāks numur 2, par tiem, par to, kā visiem jāmaina dzimums, un viss kaut kas tāds, un viss, klasika. Tur nav runāt. Bet šis man likās tā diezgan nēstī. Un te būs jaukākais. Diskriminācija? Nē. Tie ir tikai nepieciešami ierobežojumi, kas tiek ievērot sabiedrības kopīgā labuma pēc. Cik jauki. Vai ne? Un tagad būs vēl interesanta lieta, viena maziņa. Es tad minēju... Tam vajadzētu būt stēkrakla. Kam? Diskriminācija? Nē. Klausies. Tas varētu būt mūsu maisiņš.
kuru noteikti cilvēki gribētu pirkt un ar tādu staigāt pa ielu, iet uz praidu, uz skapi. Bet, klausies. Mana un tava seja. Aha. Vēl labāk. Un šis. Klausies. Diskriminācija nedomāju. Elīna Brasliņa. Jā, Es viņai rakstu rīt. davai. Jo šis ir tik slikti, ka nav iespējams. Tātad. Viņa ir asociācija ģimene. Un atceries, tātad, te būs viens citāts. Pirms 20 gadiem organizācijas Focus on the Family dibinātājs psiholoģijas doktors James Dobsons kā vienu no spēkiem, kas mērķiecīgi darbojas pret ģimeni, minēja radikālo feminismu. Mēs šo te jau esam apskatījuši, jo Focus on the Family ir tā grāmata. Bērni vispirms. Jā. Jā. Un te viņa tālāk vairākās esejās, es pat nepārstāstīšu. Viņa stāsta Jā, pa to lielām pašu, jā. pašu. Okay. Vēl ir Šķirties slikti, geji slikti. orģijas un šķircīņa. O. Tas ir labs. Tur viņi runā, kas īstenībā daļai ir taisnība. Pēc 17 gadu, kad notika darba ļaužu revolūcija Krievijā, tad tur labu brīdi bija tāds interesants, tas komunisms. Viņš tiešām bija tāds maks liberāls. Un viņi tur tiešām, viņiem bija diezgan aizraujoša seksuālā dzīve. Un lielā mērā jau Staļins nāca kā pretmets tam ārprātīgajiem komunisma tādai tā kā fantāzijai, kas tur bija sākus notiek. Okay. Nu, kas, protams, bija beigusies ar nenormālu sifilisu. Visādās. Un tur jau ļoti augsts citāts, ka tā ārlietu ministrs kaut kas ir teicis, pavēstīja darba ļaudīm, ka apmierināt dzimumtieksni esot gluži kā remdēt slāpes, izdarot glāzi ūdens. Okay. Kas ir diezgan nice. Tad ir pāris jaukas esejas par balto galdautu, viņi uzvedās normāli. Jā, bet šī esejas, atvainojos, es to redzu, tā ir rindkopa. Tā ir viena rindkopa, bet viņi nepasaka tur neko sliktu. Okay. Viņi pasaka to, ka svinam, priecājamies, esam kopā. Ļoti jauki. Kas priekš ņemot vērā, ka tā visa grāmata ir kaut naidruna. Jā. Tā diskriminācija tikai nepieciešama ierobežojuma lielā mērā ir esence šai grāmatai. Es domāju, ka šo mēs liksim kā citātu aprakstā. Davai. Protams, Trojas zirgi augais taļļos. Viņi te, protams, ir izvingrojuši to, ka apbežot lesbieti ir legāli daudz sliktāk nekā apbežot grūtnieci. Wow. Jā, to es nezināju. Viņi tur baigi vingro. Tālāk mēs nonācim. Mēs nelasīsim šito. Tu skaties, mēs iesim uz priekšu. Covid. Un 18. novembrim normālais sēd. Arī rindkopa. Covid. Un vēl viņi diršās ar Rebaltika arī grāmatā. Nopietni palašo. Es atradu vienu lietu. Pirmkārt, Rebaltika bija uztaisījis par viņu jau kaut kādu rakstiņu, ka viņi tur faktiski. Viņi bija par Donaldu Trumpu tur sarunājis. Viņi bija tajā vienā savā esejā sastāstījis visādas muļķības par to, kā Donalds Trumps visu kaut ko ir izdarījis. Jā. Klasika. Jā. Viņš visu kaut ko savā pirmajā termiņā ir derīgi paveicis. Jā. Sūds nederīgi ir paveicis. Jā. Un tad izrādījās, Rebaltika principā īsumā raksts bija par to, ka nevēlna viņš nav paveicis un par to savus ļaunos darbus viņš īsti nav paveicis. Okay. Un tad viņa te atbildi. Viņa šo tik petī, viņa šo publicē savu atbildi. Un tas raksts vispār nemeiko sensu bez Rebaltikas raksta lasījums. Pilnīgi muļķības. Es redzu, ko jo tālāk mēs ejam, jo mazāk atzīmju ar zaļo flomasteru. Jo es vairs nevaru izturēt. Es vienā brīdī padodos. Pie Covid es vienkārši tā kā šķirstu lapas un Covid es šķirtu tālāk. Bēgļu krīze, protams, kā mēs to saprotam. Tu vari domāties, kurā pusē viņi ir. Jā. Viņai nav nekādas šaubas, ka Polija dara visu pareizi. Tieši runa par lieliem caur Baltkrieviju kurātajiem bēgļu uzbrukumiem. Miera valstība. Tad 2021. gada 27. decembrī, tad Ziemassvētku vakara eseja, jā, tu esi atnācis mājās no baznīcas, atvērs savu mīļāko portālu LA. Tu varētu palasīt citātus, ar kuriem tev čīsta, tas kāpostiņš nesprūdīs rīklē. Terorisms, nelegālā migrācija, satrakotu vandāļu orģijas. Ziemassvētku kā nevēlams vārds
cenzūra, brīvprātība, piespiedu kārtā un cilvēku šķirošana, totalitārisma draudi, neizpratne, bailes, agresivitāte un naids, bet pāri visam meli, kas kļuvuši par ikdienas parādību vai pat normu valsts varas komunikācijā ar iedzīvotājiem, kas notiek ar pasauli, kas notiek ar mums. Es nezinu, pēc šitā man iesprūstu maltīti, un es ietu raudāt. Es nezinu. Bet viņa šķiet satraukta, man jāsaka. Jā. COVID. Es neesmu terapeits, bet... Covid. Bet šitas ir tāds arī bišķīt varbūt tāds ieskats tajā, COVID. Kas ar dažiem cilvēkiem Covid laikā notika. Bērni nedrīkst dzīvot pie geiziem. Okay. Nedrīkst, jā. Geiz. Viņai ir LSM nepatīk. Sabiedriskie mediji arī, jo viņi arī propagandē geiz. Protams, jā. Visi ir geiz. Jā. Okay. Labā ziņa ir tāda. Vismaz par Ukrainu nav nekādas milzīgas muļķības. Es paskatīju tās esejas. Viņas ir būt tāda patusīgi, bet man tur nekas nav ko teikt. Tā kā viņa pilnīgi bez problēmām, vispār bez nekādām diskusijām. Krievija agresors. Viņi tur citās esejās uzskaita, kur Krievija iepriekš ir bijis agresors par to, kā rietumi un mēs esam ignorējuši. Tādas vispār zināmas pasaules situācijas. Tad par kaut kādu Kanādas tur kaut kādu lietu. Februāra vidū kanādiešu draugs telefona sarunā pateica, skaudrākais pat laban ir tas, ka viss kādreiz brīvā pasaule mūsu acu priekšā pārvēršas par Krieviju, par padomi Krieviju. Draugs zina, ko runā, viņš ir vēsturnieks, universitātes profesors, jau bijušais, jo pirms 2 gadiem tika atlaists no darba par marksismu kritiku. Viņu izlaidu. Un tas profesors ir tā kā... Es čīsta neticu, ka par to viņš ir atlaists. Viņš drīzāk apgrābstīja kādu studentu. Ja tas nav, protams, tas profesors, par kuru mēs domājam, ka tas ir tas profesors. Nezinu. Ļoti sas, jā. Tā kā arī... Kāpēc viņam nav? Viņš tiek pieminēts, tā kā ļoti bieži. Un parasti, ja tu zinātu Kanādas profesoru savā esejā, vai tu nepieminētu, kā viņu sauc? Jā, ok. Tad viņi vismaz par Stepaņenko, Zolīnu, Nē, tur viņi tur ir, jā. Normāli, tur viņi pat ir sarkastiski, ka viņi saka, ka viena no drosmīgākajām un skaļākajām Saeimas deputātēm Jūlija Stepaņenko nespēja atbildēt uz jautājumu, vai Krievija ir agresoru valsts, kad viņiem tas tiek uzdots raidījumā Kruspunkts 3 reizes. Okay. Tur es esmu ar viņu, jo vispār viņiem bija tāds, ka viņi tā kā... Un viņa... Jā, bet Jūlija... Nezinu. Nedzirdēju. Ko jūs teicāt? Es nezinu, neko nezinu. Bet atkal atkal ģimene, vakcinācija, Covid. Stambuls konvencija, civilās savienība. Tu jau zini, ko viņi tur teica, jā? Protams. Jā. Vismaz, tad tur ASV. Vēl viens. Atkal, viņi jau otro reizi atbild uz Rebaltika. Rebaltika viņi ir 2 reizes pieķērusi muļķībās, un viņi jau otro reizi atbild. Wow. Bet viņi nenopublicē eseju, uz kuru viņi atbild. Viņa fact-checkers. Jā, viņiem tur ir fact-checker, fakt. Jā. Grupa fakt. Man negribētu fonā, gribētos uzlikt kaut kādu vecu faktu gabalu. Labi, tad tur viss, Ukraina, tas tur vismaz, tur standarts, tur tiešām, tur tā kā nav pie kā piesarties. Kas mums te vēl ir jāizstāsta? 22. gadā, vismaz 24. decembrī Ziemassvētku uzruna ir par prieku un mieru kara ziemā. Okay. Un viņa tiešām ir maiga. Tur nav kāds muļķības. Un par ko viņi mums beigās runā? Viss ir tik vienkārši ar viņas pēdējā asociācija. Un tev man patīk, tātad viņa teica, ka diskriminācija ir ok. Jā. Diskriminācija ir ok, tie ir nepieciešami ierobežojumi. Man patīk, ka viņi te runā. Un tagad viņi runā par mīlestību. Viņi runā par mīlestību. Man ļoti patīk šie cilvēki, kas... Kur tu varētu izlasīt par... Taču mīlestība ir brīva. Izlasi. Mums vienkārši vajag noslēgt kaut ko gaišu. Vajadzētu, jā. Es atgādināšu par to diskrimināciju, ka tas ir ok. Jā. Taču mīlestība ir brīva. Piespiedz sevi mīlēt, ar varu nevar neviens, arī Dievs. Tāpēc mums ir doti baušļi, jeb likumi,
tāds kā kompass un karte, lai mēs neapmaldītos dzīves ceļā un arī pilnīga brīvība tos pieņemt vai atmest. Tas man ļoti patīk kristīgos cilvēkos, ka viņi zina. Viņi zina, ko domā Dievs, ko grib Dievs, un tā, un ko padarīt, ka tu ne? Šī varētu būt tā grāmata, kas ļoti atbilst mūsu sauklim. Mēs lasām, lai jums nebūtu jālasa. Jo es reāli gribu savu laiku atpakaļ. Jo es neslēpšu, dažas no tām seksa grāmatām ir rītīgi izklaidējošas. Jā, bet šis ir vienkārši tā kā. Tu lasi to 4 no rīta tos fujekus, kas ir sarakstījuši tos ārprātīgos murgus. Tu turpini viņus arī lasīt. Te ir precīzi tas pats sarakstīts, nav nekā. Vai tu tur redzēji kaut ko jaunu? Nē. Pilnīgi nekas jauns. Neviena jauna, saprātīga vārda, nevienas jaunas idejas. Nu, bet toties, zin kā, redz, tā ir tā viņas antoloģija, un tad, kad LALV būs aizslēgts, vai to neviens nelasīs, šī grāmata vēl joprojām būs kādā 2. elpā. Kā tev liekas, es viņu izlikšu tirsniecībai? Nu, tā kā es viņu izlikšu, piedāvāšu mūsu sakotājiem iegādāties šo grāmatu ar mūsu piezīmēm, bet, ja jūs viņu nenopirksiet, es būšu briesmīgs cilvēks, es viņu nonesīšu lejā uz tieši to pašu 2. elpu, kur es viņu nopirku. Jā. Nu ko? Zini, ko es to gribēju pateikt? Vai tu vari paņemt to nākamo? Pagaidi, nē. Tā pauzīt, tu parunā vēl paralēli. Ko tu man liec darīt? Runā, aizņem laiku. Man nepatīk, tu man liec aizņemt laiku, mēs to needitēsim ārā, tā kā. Ak, Dievs! Runāsim par nākamo grāmatu. Ak, Dievs, es ieraudzīju viņai cenu. Jā, es viņu nopirku par pilnu cenu. 18,70 €. Jo redzat, kādus upurus es nesu. Bet tātad mēs neteiksim autoru. Mēs neteiksim vai teiksim? Ne, mēs varam noreklamēt. Tā ir Mārča Jensīša 33 panākumu principi. Grāmata, kas ir tagad manu ballīšu sastāvdaļa. Un mēs ar šo grāmatu zīlējam. Santa, vai tev ir kāds jautājums, ko tu vēlies uzdot? Es būšu tāda banāla meitene. Vai man būs tāda skaista vasaras romancīte? Ok, par vasaru tavējo. Tātad saki stop. Stop. Labā kreisā. Kreisā. Saki stop. Stop. Cieņa un ietekme. Augstākais līmenis. Cilvēki sako līderim, jo viņi redz līderīgu personību. Es prasīju par romansu. Tu man iedod kaut ko par darbu. Šis notiek. Beidzam šo epizodu. Nu tad beidzam. Oh.